Jā, protams, ka mēs, kā redzat, ar visu mūsu komandu mēs skatāmies gan televīziju, sekojam līdzi arī internetā, bet pagaidām tie ir visi provizoriskie dati, tas ir tikai no exit pooliem, ja? Tāpēc mēs pagaidām konkrēti nekādus komentārus jums nedosim, un, ja runāt pa vietām, cik mēs ceram iegūt, tad, tas būs viennozīmīgi kuplākā skaitā, nekā tas bija pārstāvēts iepriekšējā sasaukumā. Ar ko kopā varētu strādāt, ar Vilnīti vai Sesu? Kā mēs agrāk arī teicam, ka mēs nevelkam nekādas sarkanas līnijas, mēs esam gatavi sadarboties ar gan tiem. Bet konkrēti par to mēs runāsim tad, kad mēs redzēsim reālos datus. Un ko domājat par saskaņas centru rezultātiem Latvijā kopumā? Kādi tie būs? Kopumā, kā mēs jau redzējām, Rīgā tie ir vairāk nekā 50%, Rēzeknē tas arī ir vairāk nekā 50%. Arī atbilde man ir tāda, ka sagaidīsim reālos rezultātus un tad jau runāsim. Bet jūs tikko kā Rīgā, Rēzeknē nosaucāt procentus, bet Liepājā tomēr arī procenti. Un tie saka, ka tomēr mazāk vietas būs. Jā, pēc tiem arī ir vairāki resursi, ja? Un vairākos resursos tie dati tiešām atšķirās, tāpēc es labāk nelaisties komentāros un nekomentēt, cik kur ir. Parunāsim par to tiešām, tad, kad būs jau reāli rezultāti, tad jau par to konkrēti runāsim.